Par ko, tā izlasīšu, ko jūs tur pierakstījāt, par varas pārstāvjiem, kuri paņem akmeni un aiziet, vara pār citiem. Jā, cilvēks ir iedomājies, ka viņš ir pārāks par visiem. Lodas izšaušanas mirklis un ka akmens vēlas mieru. Jā, šis moments arī man bija tāds. Akmens vēlas mieru, akmens vēlas palīdzēt citiem. Kā akmens savā miera stāvokli var palīdzēt. Viņš var dot mieru arī citiem. Jā, viņš var būt kā aizsargs citām mazākām būtnēm, mazākiem augiem. Tos var pasargāt no vēja, no sala, no augstuma, vai ne? Un ceļniekiem tas var būt par tādu mieru ostu, kur cilvēks var atspērties, kur cilvēks var apsēsties, atpūsties. Un te viņš ir tāds tā kā miera nesējs savā būtībā, ja mēs skatāmies tādu dziļāku simbolu. Bet viņš kļūst par iznīcinātāju, kad nokļūst lielgabalā. Tas ir stāsts par to, kā mēs pret savu gribu kaut ko daram, kaut kur ejam. Un citreiz tas nav no mums atkarīgs. Nav atkarīgs no mūsu pašu gribas, bet mēs esam spiesti. Ja, un tā kā pareizi bija teikts ar vara, jā, ir kaut kas augstāks, kas liek mums to darīt. Akmens pret savu gribu sāka strādāt, palīdzēt cilvēkiem pat tad, kad pašam sāpēja. Dzīve bija nežēlīga pret viņu. Viņš gribētu būt par pamatu un atbalstu kādai mājai, kādas jaukas ģimenes mājai, bet tam lika iznīcināt veselus ciemus, nokļūstot lielgabalā. Un akmens jutā visdažādākās emocijas, bet ne prieku. Reiz senos laikos kalna pakājē starp savējiem dzīvoja akmens. Jūs iekļaujat stāstā atbildes no jautājumiem. Ko tu darītu akmens vietā, ja varētu kustēties? Es cīnītos par taisnību, bet tam būtu sekas, es meklētu domu biedrus. Par to mēs arī vēl runāsim. Cīņai nav nozīmes. Un tiklīdz tu sāc cīņu pret kādu, cīņu par kaut ko, tu patiesībā uzsāc cīņu pati ar sevi. Tad, kad tu cīnies ar kādu, tu cīnies ar sevi patiesībā. Un tad, kad tu cīnies ar sevi, tu zaudē šai dzīvei. Nekas labs no tā neiznāk. Mums tāds filozofisks skumji, bet fakts, esmu ūdensīvs. Jā. Tā ir, jā. Tas mums rīts sācies labi. Tālāk būs tas pozitīvais. Kas notika beigās ar to, kas nevēlējās mācīties? Viens izauga, viņš sapņoja kļūt par varenu koku, bet otrs, viņš gāja bojā. Viņu apēda cūka. Tas bija mazliet tāds šoka moments, kad lasīju pieaugušiem cilvēkiem šo te stāstu, un te bija tāds nelaimīgas beigas. Mēs parasti, Kristīna, kur stāsta, kā pasaka, vienmēr jābeidzas labi, lasa tādu stāstu, kur zīlēns tika apēsts. Diemžēl tā ir. un atkal šeit tāda dziļa metafora tam, kāpēc mums ir jāmācās. Lai neatnāk atkal kaut kāda tāda vara, kaut kāda cūka milzīga un mūs neaprī, mūs neiznīcina. Jā, bet, protams, tā aprīšana, tā ir metafora, tas ir simboliski pateikts. Tā nav fiziskā aprīšana, ka tevi aprī. Ja, bet tas ir tās par to, ka tevi iznīcina. Tu kļūsti par neko, par slapju vietu vienkārši. Uzlika sālvetītes, sāli skaistajā trauciņā, ceriņa zariņu glāzē,
un pat sveci atnāca cūka. Pat labdien nav pateikusi. Ielīda zābakos uz galda, visu aprija, neko sunim pat neatstāja. Pat sveci pasālīja ar sāli un apēda kopā ar ceriņiem. Pēc tam nogulās uz galdauta un saka: garlaicīgi pie tevis. Teorētiski, tā ir sarežģītā teorija. Un iebrēcās. Klausieties visi! Es izlasīju vecajā grāmatā, kā pagatavot kompotu. Viņš pārzina alfabētu, bet viņš nelasa. Ja, tad mēs skatāmies to viņa attīstības līmeni. Šī tāda it kā elementāra tēma, bet arī daudz ko var skatīt. Ļoti daudz vērtīga. Paldies!